Šodien esam ciemos pie Cēsu novada jauniešu domes, un šodien uz sarunu esam aicinājuši jauniešu domes priekšsēdētāju Edīti, jo, kā mēs visi saprotam, tad jauniešu doma ir arī savā ziņā tas brīvprātīgais darbs, un tādēļ vēlamies mazliet viņu aprunāties par to, kā viņai sokās šeit lauciņā, un sāksim varbūt ar to, ka izstāst, kā tu izdomāji šeit pievienoties un aktivizēties un darboties. Pirmo reizi jauniešu doma atnāca nejauši līdz draudzenei. Un jau tajā reizē sapratu, ka tas būs ļoti vērtīgi nākt un kaut ko darīt, jo tā varēs iemācīties sev daudz ko dažādu. Pirmajā reizē jau man piešķīra darbu, mēs gatavojāmies tajā laikā skateparka sacensībām, man bija jāraksta tiesnešiem, un tad sapratu, ka man tas patīk. Un darbojos pusgadu kā brīvprātīgais jauniešu domā, un tad kandidēju amatam priekšsēdētāju. Un tad varbūt pačuksim mazliet priekšā, kāds notika šī kļūšana par priekšsēdētāju un kāds mainīja tavu ikdienu. No parastā mirstīgā brīvprātīgā uz mirstīgo priekšsēdētāju vietu. Tas bija tā. Mums teica, mēs meklējam priekšsēdētāju, ir jāmaina, iepriekšējiem ir pagājis laiks. Un man jautāja, vai es negribu kļūt. Un man bija jāuzraksta motivācijas vēstule, kāpēc es gribu. Tad es atnācu uz sēdi, man bija jānorunā runa, kāpēc es gribu, ko es darīšu, kāpēc mani vajadzētu ievēlēt šajā amatā. Un tad bija vienbalsīgs lēmums, man ievēlēja, un tas manu dzīvi ir ļoti, ļoti mainījis. Jo tev vienmēr ir jābūt gatavam, ka tev ir kādam jāzvan, kādam jāraksta, ka tev kāds var zvanīt, tev ir jābūt pieejamam, principā, jebkurā diennakts laikā. Un, protams, es iemācījos ļoti daudz, ir pagājis jau mazliet vairāk nekā gads, kopš esmu priekšsēdētāja, bet tā pieredze, to es skolas salā neiemācītos. Droši vien tas pats lielākais piedzīvojums, kas šī gada laikā ir bijis, tā ir jauniešu diena. Tas ir mūsu gada lielākais pasākums, un tas gatavošanās process, ka tev ir jāizdomā, ko tu darīsi dienas gaitā, veselu dienu, kā tu piedāvāsi kaut ko interesantu jauniešiem, kā tu atradīsi to, ko viņi grib redzēt, dzirdēt, un kā tu to visu savienos kopā, lai tas iekļautos gan budžetā, gan vajadzīgajos dažādos rāmjos, gan laika ziņā, gan visādā citādā. Un tad tā diena pati arī bija piedzīvojums, un sākās ar lietu, un tad tu saproti, ka brīvā dabā nebūs cilvēki, ja līst, un tad lietas pārgāja, viss bija skaisti, un tad vakarā tu stāv un saproti, ka tas bija piedzīvojums, gatavoties visu vasaru vienai dienai. Un tas viss droši vien ar kādu savu veidu rūdījumu dod, un kaut kādu pēc tam morālais tāds kā pašam pacelājums varbūt veidojās. Protams. Tieši bija, mums spēlēja pēdējā grupa Rīgas modes, un tikai tad es sapratu, ka es varu apstāties, un es skatījos skatītājiem, un es domāju, tā kā tev ir prieks. Ja tu redzi, ka skatītājiem patīk, ja tev pirms tam mūziķi ir nākuši teikuši, ka viņiem patīk, tad tu sajutīsi to gandarījumu. Un, protams, tev to būs nenormāla pieredze, jo tu būsi sapratis, kā strādāt stresa situācijās, kad kāds kavē vai kad pasaka, nē, es nevaru, vai uznāk lietas un tev viss ir ātri jāmēģina kaut kā mainīt. Tu iemācies reaģēt, saprast, domāt un visu laiku analizēt, ko darīt labāk. Šobrīd tu esi tādā kā vadītājs pozīcijā, varbūt pastāsti, kāds ir labākais brīvprātīgais, ko tu esi satikusi. Nevis vārdā, uzvārdā, bet tāds, kādam jābūt tam brīvprātīgam, lai tu kā šobrīd vadītāji teiktu, šis cilvēks tiešām ir liels brīvprātīgais? Manuprāt, tam cilvēkam ir jāizrāda iniciatīva, ko viņš grib darīt. Un tajos brīžos, kad satiek tāds cilvēks, kur ir tādi, viņi saka, ka viņi grib to, viņi grib šito, viņi ir gatavi iesaistīties bez vai visur, palīdzēt ar jebko, būt visur, tad tādam jābūt brīvprātīgiem, kurš atdod sevi tam darbam, jo brīvprātīgais nesaņem naudu. Un tad vienīgais, kā tu kaut ko sev var saņemt, tas ir emocionālā ziņā, un tikai tad, ja tu darīsi to, kas tev patīk, tu saņemsi to emocionālo. Jā. Un pastāst varbūt par tām niansēm kaut kādām, kas ir tas, ko varbūt pēc tam vēlāk tu pati varēsi atskatīties, tas ir viss baigi forši, kas te piedalījos, un kas varbūt tas, kas tas paliekošais pēc tam?
Protams, paliekoši tas, ka tu iepazīsti daudz jaunus cilvēkus, kuri tev pēc tam dzīvē var noderēt, ka tev būs nepieciešama palīdzība vai kad kādam citam kaut kas būs nepieciešams, tu varēsi palīdzēt viņam. Tad otrs, protams, ir tā pieredze, kas tev vienmēr paliks. Tas ir pasākumu organizēšana, ko tu iemācīsies uz visu mūžu, un tev varbūt pat nevajadzēs papildus ļoti studēt, jo tu jau sapratīsi pamatu un tu zinās, kā tas viss notiek. Un tās droši vien būs arī labas atmiņas, protams. Nu, ko ieteikt tiem, kas šobrīd varbūt vēl šaubās, vai doties kaut kur izmēģināt sevi brīvprātīgajā darbā, vai tomēr nē, kādas šīs ir iespējas. Tad šī izaicinājumi ļoti daudz, lai pieteiktos sākumā. Nu, ir jāpārvar sev mazliet, nu, pastāst varbūt izstāst savu to filozofiju, kāpēc vajadzētu to darīt turpmāk, cik arī. Manuprāt, to vajadzētu darīt tiešām ikvienam, jo es skatos par sevi. Es eju skolā, es atsēžu 8 stundas dienā tur un mācos it kā lietas, ļoti daudz dažādas lietas, kuras man lielākā daļa dzīvē nenoderēs, bet es to daru, jo man tas ir jādara. Un tad it kā es noguris, bet tu gribi kaut ko izdarīt, un ja tu gribi izdarīt kaut ko labu, kaut ko paliekošu, kaut ko sev saistošu, tad iesaistoties brīvprātīgo darbā, tu to vari darīt. Un ja tev ir kaut kāda īpaša interese par kaut ko, piemēram, es nezinu, tev kaut ko rītīgi patīk darīt, tu kaut ko gribi taisīt, un tu vari atnākt jauniešu domu, un tu vari iepazīt to. Tu vari iemācīties, kā to darīt, tu vari saprast, varbūt tev tas neinteresē vispār, varbūt tev tas sāk patikt arvien vairāk, kāds bija man pasākumi.